Šajā video mēs skatīsimies, cik apsnidzis ir burbulis, tīrīsim sniegu no cita burbuļa, pumpēsim riepas kā padomu laikos, ļoti cītīgi meklēsim rūsu, piekrāmēsim omegu un rūsu arī beigās atradīsim. Jau! Šodien mēs braucam pakaļ mašīnai. Es pirkšu atpakaļ savu zilo burbuli laikam. No vienas puses ir laba ziemā, jo viņai ir cinkota buņģa un viņa nerūsē, bet no otras puses viņai ir briesmīga mašīna ziemā, tāpēc, ka viss pēc kārtas sasalst, citreiz ir tā, ka durvis aizsalst, attaisi viņas vaļā, viņai tas mehānisms iesalst, un tu nevari vairs durvis aiztaisīt. Tev jābrauc ar vaļā durvīm, ar otru roku tipa jātur, lai tev kaut kur līkumā viņas neatveras un kaut kur neizšķīst, un diezgan problemātiska mašīna. Tā, iesim meklēt. Nu jā, beigās no burbuļa tur nav ko ņemt. Tagad pat nevarēja piešķilt, ir normāli papuvis, viņš vispār nav ceļams. Jau, šodien ir pirmdiena, tas nozīmē, ka ir jauna nedēļa. Es gribu pievērsties šai mašīnai. Viņa šeit ir stāvējusi jau kopš rudens. Tā ir manas draudzenes Kitijas mašīna, burbulis. Es viņu it kā uzdāvināju dzimšanas dienā, nopirkām mēs viņu no mana senča, kurš bija daudz ieguldījies šajā mašīnā, visu pārlasījis uz skati, bremzes un tā, diezgan daudz ko. Bet šī mašīna ir šobrīd bez tehniskās apskates, un Kitijai viņa īsti nepatīk. Īpaši ziemā un tam līdzīgi. Un tā tomēr ir mašīna, kurai ir savas problēmas, kas ir diezgan kaitinošas. Par mašīnas problēmām. Te ir kaut kāds pelējums sācis parādīties. Raņķīgi bīdās beņķi. Ziemā viņai visas slēdzenes salst iekšā. Reku, piemēram, šitā te poga ir iesalusi. Jā, mašīnai vasaras riepas virsū. Mums vajag sataisīt šito. Mēģināsim dabūt iekšā garāžā. Sataisīt uz skati, reku mums durvīs ir caurums. Plāns viņu dabūt pie dzīvības, varbūt pat šodien aizdīt uz skati un pastīties, cik tā mēs divniekus dabūsim un kādus. Tas bija negaidīti! Pasties, kad ventīļi sarkani. Man šķiet, ka šeit ir labs piemērs, kāpēc tieši omega. Te mums ir 2 priekšējie piķorkas sēdekļi, un šeit mums vēl ir 8 riepas. Un, principā, te varētu vēl iebāzt 9. mierīgi. Izskatās, ka uz skati mēs šobrīd laikam nebrauksim. Un šo mašīnu šobrīd laikam netaisīsim, necelsim augšā, jo rekurš tā visa mala ir noēsta. Un te netuvu nav 4 mm. Jā, šodienai izskatās, ka tas arī viss. Ir viens kadī, uz kuru es tā kā skatos, bet tur ir daudz darba jāiegulda. Tur ir jāsametina sliekšņi, viņš vizuāli ir diezgan pabriesmīgs, kaut kas vēl arī ir piekarē jāsadara, jāsamaina. Izskatās ļoti briesmīgs, bet kā es to redzu, ka viņu pirmkārt vajadzētu nomazgāt, satīrīt,
Tad viņam rekur ir defekti. Esmu principā nokaulējis līdz 700. Mainīt dzinējs, tā iepriekšējais saimnieks saka, no mīnusiem. Tā tad ir rūsa pa perimetru un viņš izskatās briesmīgi vizuāli. Nestrādā signalizācija. Nepieciešama zobsiksnes GRM maiņa. Tad ir jāmaina labajā pusē lodbalsts. Sulo eļļas filtra mezgls savienojums ar siltumu maini. Pārdodas tāds, kāds ir bez slēptiem defektiem. Viss norādīts, labs variants darbam vai projektam. Mašīnai ir jāmetina arī sliekšņi. Dārgākie kadī šitais gandrīz 6 pakas maksā. Protams, viņš ir stīgā. Pārdod tikko sataisītu samainīti sliekšņi, motors, jauni priekšējie spārni, apakš tīra, nopiķēta, vasksts, sapūsts, riepas ļoti labas, rūsa, kur bija pie rokturiem, tika izkasīta un nokrāsota. Auto ir bijis rūsas skarts, jo ir nedaudz šitais vispār ir pat tāds nevisai variants. Bet reku ir, šitais pieņemsim tikko no Vācijas pa 5,5 pakām. Skaidrs, ka līdz 5,5 pakām viņu dabūt nevarētu to, kuru es tā kā taisos pirkt. Šitais vispār, kas tas tāds, kas tās pa bildēm? Kas te vispār notiek? It kā mazs nobraukums 200,000, 2,5 tūkstoši par šitādu sludinājumu. Apmēram līdz šitādam stāvoklim viņu varētu dabūt divas štukas 100. 2 štukas 100. Āķis. Redz, ka viņam pieņemsim pat Androida nav. Ar Raptoru nopūst man tas liekas sketchy, jo Raptoru var sapūst pa virsu visam. Reku nākamais ar jaunu skati. Tikko izieta tehniskā apskate, nodoklis nomaksāts, jaunas ziemas riepas, metināti sliekšņi. Sametini sliekšņus un jau štuka 850. Arī nav Androida. Varbūt binoklis nāk komplektā, nav kapholderu. Šitais vecāka gada 2004. Tas ir 2007. Tā. Ja mēs uzliekam konkrēti to gadu 2007. Tad kas mums te parādās? 3500, 3500, 2800. Tā konkrētā gada regulētākais ir 2800. Labi, viņš, protams, izskatās diezgan savākts. Pat ļoti savākts īstenībā. Šis ir labs variants. Ļoti smuks. Jā, tikko biju paskatīties Kadiju. Man likās, ka mašīnu varēs iztīrīt, satīrīt, labi tur sametināt sliekšņus un samainīt visas tās detaļas. Uz vietas redzot, abi spārni ir jāmaina, ir izpūši konkrēti. Motora pārseks ir uz jautājumu zīmes, viņš tur īsti netaisa savu vaļā, tur to mehānismu arī varbūt kaut ko varētu pietaisīt. Vidus konsole ir izjaukta un Androids šobrīd nestrādā, jo viņš ir, atslēgts un nezinu, kāpēc nav pieslēgts atpakaļ. Pēc tam saproti, kas tur atpakaļ ir jāliek. Sliekšņi abi divi ir sarūsējuši, izpūši, abos divos atradu caurumus, gan diezgan nelielus, un es teiktu, ka tie sliekšņi vēl, reāli sliekšņi nebūtu lielākā problēma. Sliekšņus tur visticamāk varētu, salāpīt vai kaut vai pārmetināt, tas nebūtu nekas. Kas man vēl nepatika, ka ļoti daudz kas izskatījās tā kā mainīts un salikts no kaut kāda aļika, tur rekur tas motora pārseks. Man izstījās bildēs, ka viņš ir netīrs, bet tur vienkārši kāds ir kaut ko samāzējis pa virsu, kaut ko vienkārši saķēpājis, sapūtis kaut kādu krāsu, sašļakstījis melnu. Šodien es atbraucu sametināt busam slieksti. Reku džekam vajag uz skatu sametināt. Reku šī tāds te mums ir caurums. Tā viņš pagaidām izstās. Esmu jau iekārtojies, dabūju galdiņu instrumentus, pagarinātāju, principā gatavs darbam. Tūlīt sāksim ģidāt ārā un skatīsimies, cik tad tur beigās traki viss būs.
labāk neuztraucies par mani, jo kas uz citiem sasaka, tam mīli ir zili zaļa. Mēs ar čomiem dalam babku, vis neredzēju tur tavu daļu. Tad, kad gribi bīfot, bet redzi tur tikai jēlu gaļu. Nenāc manā virzienā, ja esi negatīvs. Visi čomi dabū plusas, naudu reizināsim drīz. Man ir metodas un savas dienasšķīgās terapijas. Visu dienu strādāju, tad atnāk mājā želatīns. Viņa to krāt vienu vas. Tā, nu regu šī tik tālu esmu ticis. Principā ir izgriezts ārā viss, kas bija galīgi nopūs. Satīrīju, cik varēju. Tagad, protams, rekur, te ir pa virsu normāla špakteļa kārta, un te apakšā arī izskatās, ka it kā vajadzētu, bet mēs klienti norunājām, ka šitien tālāk vairs neņemsim, jo tad te jau būs visticamāk gumija, plasmas jāņem nost, un tas nav vajadzīgs, viņam vajag tikai uz skati. Šiten izskatās, ka uz augšu arī turpina pūt, bet šo arī neņemsim. Un reku mums ir vēl viens caurums, bet to arī pagaidām neņemsim, kamēr skates onkuļi neko nav pateikuši. Reku mūsu materiāls. Šitien satīrīsim to līmi, satīrīsim krāsu. Dejojām visu nakt, un pēc tam iet uz sejām ar visu studio skapu. Ko lai saka, cik nav tusēts ar roļiku, laikam dzīve tāda. Jauni traki un beigās mēs dabūj biezāku ādu. Sava biznesa stāvu, vienmēr rokās ar plānu. Biju darbā melnas rokas, visu citīgi rāvu. Paprast klientam, viņš zinās, ka es hasloju kā pienākās. Smags darbs atmaksājās, rekur tas pierāda. Slīpē pa ielu, nezinu mieru, kur manam prātiņam iet. Nezinu kāpēc, es nezinu, kas ir pa dienu. Te nav īsti starpība liela, ja tu zini, ka ir tavējā diena. Ja tu zini, ka tu fuck up boys game, kad atver acis. Slīpē, tā kā dimantojas sev. Kaklā ķēde baigi spīdē, kad vairs nedomāj par tev. Romā, Pārīzē, kaut vīnē, vienalga, kur var tie ceļi. Satiksimies citā dzīvē, to, kas izliec nesasmel. Slīpē, tā kā dimantojas sev. Kaklā ķēde baigi spīdē, kad vairs nedomāj par tev. Romā, Pārīzē, kaut vīnē, vienalga, kur var tie ceļi. Satiksimies citā dzīvē, to, kas izliec nesasmels. Visādi mainījās, kad tiem ir tālāk. Robā mācīja sevi dzīves skolā, kaut kad hasloju, kaut kad kodā. Bet tād man piesakās šaubas, bija sasāds daudz, bet vispār nebija augļi. Kāpēc tā dienas manas saulainas, es dzīvoju tā, gan ir pat taukiem pulveris ir. Pulkstens jau ir 8, metīšu mieru. Pēc pusdienām diezgan ilgi nočakarājos, jo beidzās gāze, pēc tam blīve sāka laist balonam. Tikuši tik tālu, te piemetināju gabaliņu. Piemetināju jau tādas 2 ausis. Reku šito gabalu jau iesāku taisīt. Tā, principā, rītdien vajadzētu, tā teikt, palikt vieglai daļai, ko man negribas tā teikt, jo vienmēr tad sanāk iepisiens. Tiekās rīt. Čau! Ir jau 4. jauna diena. Es nočakarējies ar balonu, beidzās gāze, mainīju balonu, beigās samainīju balonu, te kaut kas sāka pūst garām. Nezinu, kādā sakarā. Viņš te ir kaut kur nokritis, bišķiņ dabūjis piepīpēt. Beigās neko metināšu tādu, kā ir. Reku, principā jau saurbu caurumus. Tūlīt ķeršu šito visu kopā. Slēgšu iekšā timelapsu. Neziņā ir tā, kas kā mani ikdienas raujus pusē. Lūdzu domāt savu plaukstu, lai es nejūtos kā pusē. Viņa pazīst man, bet nezin, kā lietas bīdas šajā pusē. Tai vietā, lai es teiktu, kā ir izvēlējos klusē. Rūprēģinot, šis ir mans stūrs, man blīdz saka, tu ir traks dūs. Negribot saka, man just do it, tokai pačakos, bet šapūs. Slīpē, tā kā dimantojas sev. Kaklā ķēde baigi spīdē, kad vairs nedomāj par tev. Romā, Pārīzē, kaut vīnē, vienalga, kur var tie ceļi. Satiksimies citā dzīvē, to, kas izliec nesasmel. Slīpē, tā kā dimantojas sev. Kaklā ķēde baigi spīdē, kad vairs nedomāj par tev. Romā, Pārīzē, kaut vīnē, vienalga, kur var tie ceļi. Satiksimies citā dzīvē, to, kas izliec nesasmels.
ka šitā izskatās jau ar ielāpu. Uz šuvēm es nelikšu nekādas hermetiķus, jo man nekā tāda nav. Tagad satīrīs, sagruntēs un tad sākšu špaktelēt. Atgādināšu, ka šis ir vienkārši uz skati, lai skati izietu, tāpēc arī es te baigi neiespringstu. Tā jau varētu, protams, visu daudz foršāk, smukāk uztaisīt. Principā man tikai šitais stūris nepatīk, te bija šausmīgi grūti savienoties. Šitā puse, šitā viss man patīk. Jau sagruntēju ar epoksīta grunti, jau sagruntēju arī ar akrila grunts, vai kas viņa skaitās. Tūlīt pateikšu, kā viņa te pareizi saucas. Nu jā, tā arī ir akrilika primer, akrila grunts. Tā. Un šitā te pagaidām izskatās, tūlīt špakteli visu sataisīsim tā, lai izskatās arī smuki. Liksim virsū špakteli. Pačaklēt šito. Es kaut ko tādu redzējuši. Mūzika katru dienu. Es ielas savās ausinās vai mājās savās tumās, galīgi pofīgi, pilnīgi vienā klausies šito. Fucking pagrīz skaļāk, stāvēt, tev nav fucking izvēles. Ja tu šito klausies, tad toči nav par vēl. Sāc darīt, brē. Mūzika fucking katru dienu. Es tev saku uzreiz, kā mūzika ir manā prātā. Tas nav pēdējais reiz, kad vari tikt kaut kur ārā. Ja tu nebūsi fejs, būs tikai labi draugi sanā. Draudzim paliec sveiks, ja pēkšņi atstāj mani malā. Mūzika nav mans hobijs, tas ir mans dzīves stils. Dzīves pils, lai izdzīvotu tālāk, iet skill. Daudz veidot skill, pārveidot spēlē skill, pārveidot mērķis stūģā, miķi plēs, stūģā vakarīnas sēst. Jā, zīklos, stūjās kāpes, nekad savs, negribu aus, dzirdēt sūd, tikai labie vibe lūdz. Labrīt! Ir piekdienas rīts, kur vakardien tik tālu, kad šitien jau visu sagruntēju. Nu, rezultāts nav pats krūtākais, bet beigās Kalvānam tas ir darba bus, kuram vajag iziet tehnisko apskati, un mēs te lieki vairs nečakarēsimies un lieki nekāsīsim viņam naudu. Man ir kur kaut kāds autobitums, nu, kaut kāds lētākais, gaļimākais, nu, nezinu, pamēģināsim uzpūst, pastīsimies. Viņš, starp citu, arī, man liekas, viņam jābūt kaut kam līdzīgam kā grubulim, un viņam arī vajadzētu vēl izlīdzināt kaut kādas nepilnības. Tāpēc, jā, sastrādāsim un pastīsimies, kā iznāks. Principā esmu pabeidzis, slieksnis ir aizmetināts, un viss ir sakrāsots. Izskatās šādi te, cauruma mums vairs nav. Mums ir nākamais uzdevums, atradis mašīnu. Tagad zvanīšu īpašniekam un mēģināšu sarunāt, pārrakstīt viņu tagad. Un plāns viņu šodien vēl aizvest pie manis. Es vēl neteikšu pagaidām, kas tā pa mašīnu. Mēs jau esam paņēmuši piekavi čupiņā naudu. Pēc čupiņas varat mēģināt uzminēt, kas tā pa mašīnu būs. Čupiņa diezgan plāna, mašīna arī būs diezgan plāna. Raksti komentārā, ko mēs nopirksim.